Optibet telefutbola virslīgas 15. kārtas spēle noslēgusies. FC Nikers uzvar pār viesiem FK Nīca 6-4 rezultāts. Spēle noslēgusies. Varbūt pirmie komentāri pēc mača, varbūt varam sākt ar mums kopā Janeks Kreitāls, FK Nīcas komandas galvenais treneris. Janek, pirmās domas pēc mača? Esmu bišķiņ balsi jau pazaudējis. Spēle jau, protams, bija forša. Izgāzām pirmo puslaiku. Pirmās 10 minūtes. Lai gan zinājām, ka tās būs vissvarīgākās šajā spēlē, bet tā sanāca. Pēc tam puiši saņēmās, parādījām labu spēli. Domāju, ka Nikeram arī nebija viegli ar mums spēlēt un radījām intrigu. Diemžēl priekš mums svarīgā brīdī atkal ielaidām un tad jau nesanāca tikt vairs apakaļ. Bet, man liekas, spēle bija ļoti forša un skatītājiem bija interesanti. Vienmēr ir patīkami spēlēt pie pilnām tribīnēm, kur visi bļauj, priecājās. Riktīgi futbols svēk, tāpat kā pie mums Nīcā, tā jums šeit vienkārši fantastiski var tikai baudīt. Jā, paldies tev. Rihard, komentārs pēc mača, pašam 3 vārti. Kāds sajūts? Spēle bija ļoti grūta. Bet fani mūs zina uz priekšu. Varbūt pirmo puslaiku mēs nospēlējām tā mierīgāk, bet kā mēs iznācām otrajā puslaikā, mēs sākām atslābt un tad mēs ielaidām 3 vārtus un tad vairs nebija variantu, tad bija jāiesit, lai vinnētu. Janek, varbūt kā nomotivēja savējos patiešām tas otrā puslaika sākums, lai gan Rihards pieminēja, ka tāda mierīgāk sāk spēle, bet tās pirmās 10 minūtes bijāt pārāk otrā puslaikā. Kā sanāca to otro puslaiku tik labi uzsākt? Tur jau nav ko motivēt. Puiši visi ir pieauguši, nav bērnu futbols un saprot, kas kā jādara. Vienkārši kļuvām mērķtiecīgāk uz vārtiem, agresīvāki nedaudz. Un puiši izdarīja to, kas jau bija jādara pirmā puslaikā sākumā. Bišķi pietrūka nedaudz, lai novestu to spēli. Mums labvēlīgākā gultnē beigās tā, teiksim, neko īpašu. Vienkārši puiši paši visu sakārtojas sev domas. Jā, Rihard, tu arī biji viens no centrālajiem cilvēkiem, ar kuru Igors Jacevičs, pirmais tiesnesis, ļoti bieži runāja. Pats arī ar Raivu Svilu. Tev tur vairākas saķeršanās no Nīcas komandas. Var pakomentēt, kā tur tās emocijas, tas piederās pie Kurzemes derbija vai kā tur tā sanāca, ka tik ļoti emocionāla spēle bija? Atcerēsimies, pirmajā aplī arī tev sarkanā kartība pret nīciniekiem. Varbūt var savas domas pateikt. Šī tāda spēle, tā var saukt par derbiju un vēl pie tam pie tik daudziem skatītājiem tādā atmosfērā un tad citreiz. Tu saproti, kad nevajag, bet tev emocijas dzen uz priekšu un tad tu laukumā tu domā, ka viss ir kārtībā, bet kad tu noej malā, tad tu saproti, ka tas bija ļoti lieki. Jā, Janek, tev arī pajautāšu par tām emocijām. Nācās arī savējos tur kādā brīdī uz soliņu tā savākt, vai tev tāda spēle, neteikšu, ka patīk, bet tāda var citreiz jums palīdzēt arī? Tā grūti atbildēt. Mēs esam ļoti emocionāla komanda un mums kā reiz ir vajadzīgs, lai ir emocijas, lai mēs labāk spēlētu un būtu tai spēlē iekšā. Teikšu godīgi, nevienā brīdī neapsauc, nepiekušināja neko kā reizi. Man liekas, ar tas visiem pārējiem patīk, jo ir emocionālāka spēle, jo viņi ir foršāk baudīt un skatīties. Gribu jums abiem beigās tādu jautājumu. Varbūt sāksim ar Janeku. Pašlaik turnīra tabulā vēl TFK Salaspils gan aizdīs savu spēli, bet pirms šīs spēles FC Nikers 4. vietā atradās Nīca 5. Tas arī dotu ceturtajā fināla sērijas starp šīm abām komandām. Ko tu varbūt gaidītu, ja šāda ceturtajā fināla sērija arī būtu? Tas varbūt jums labvēlīgi, varbūt gribētu citu pretinieku, ja tā varētu izvēlēties, vai derēs arī Nikers? Es būtu pat priecīgs. Zinu, kā Nikers spēlē pret Salaspilu. Ir skaidrs, ka play-off būs starp 4 komandām. Lūši, mēs, Salaspils un Nikers. Pāri. Tur nekas, man liekas, nepamainīsies ne uz priekšu, ne uz apakaļ. Vienīgais tas, kur būs mājnieki, kur būs viesi. Un
Es viennozīmīgi labāk gribu spēlēt pret Kuldīgu. Pirmām kārtām nav jābrauc tālu, otrām kārtām Salaspils ir ļoti gudri spēlētāji. Tur kā kuru reizi ar viņiem var sanākt. Nikeru, piedodiet, es labāk noteikti zinu, ļoti ilgi mums ir vēsture. Un kāpēc gan ne, lai izšķirās pusfinālis starp mums. Jā, Skatītājiem vienkārši, es domāju, vēl būs pilnāk gan šeit, gan Nīcā. 100 punktu, tur nebūs 2 spēles, tur būs 3 spēles. Tā kā svētki garantēti tikai jābauda. Svētki būtu patiešām labi. Rihard, ja tev Nīca būtu kā ceturtdaļfināla pretinieks, varētu kaut kā 3 spēles šādā intensitātē? Ar nosacījumu, ja mēs uzvaram, Es domāju, ka tieši būtu foršāk, jo tās emocijas pret kādu citu komandu tas tik ļoti neparādās tās emocijas, bet līdz ko jāspēlē pret Nīcu, tās emocijas ir augstu vilnu un vēl skatītāji piedod asumu, un es būtu tikai par. Labi, skaidrs. Paldies jums liels abiem un veiksim atlikušajā sezonā. Lai veicās jums. Paldies. Jums arī. Paldies,